Visi klātesošie šeit un attālināti, man ir patiesa prieks jūs sveikt šeit no Priedes kroga Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, un kaut arī mēs esam kroga vidē, tomēr runāt par svētu tēmu, un tādējādi iesākt šo konferenci. Kā jau minēts, šodien mēs ceļosim uz Alsungu, suitu kultūra telpu, kur Alsungas gudinieku Basu un Jurkalnas pagastā ir radusies pavisam īpatnēja sakrālā tradīcija tautas vidū. Un vairums no mums noteikti ir dzirdējuši par krucifiksu fenomenu, par māja dziedājumiem pie krucifiksiem, kas īpaši krāšņi Latviju atspoguļojas Latgalē. Mazāk cilvēki zinās, ka tieši šāda pati tradīcija, kas pēdējos 50 gados ir atdzimusi, pastāv arī Alsungā. Un te mēs arī redzam attēlu no māja dziedājumiem pie Stūrīša krusta. Vēl mazāk cilvēki zinās, ka krucifiksu tradīcijai ir arī māsīca, kapelu tradīcija, ceļmalas, kapsētu un sētu kapelas, kurās uz staba veida kolonnas, kas ir no koka vai mūra gatavotas, virsū ir namiņš ar 1 līdz 4 dažādām tautas koktēlnieku skulptūrām. Viena no šādām kapelām, kā paši alsungnieki to sauc, 1939. gadā ir atceļojis arī pie mums uz Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeju, kur ekspozīcijā tā no 1940. gada. Tādēļ šodien arī fokus būs uz šo kapelu un Svētā Antonija tēlu. Un tā tradīcija, kas suitu zemē, suitu kultūra telpā ir raksturīga, ir žemaišu tradīcijas ziemeļu izplatības areāls patiesībā. Šī tradīcija, kas ir Alsungā un apkārtējos pagastos, atšķiras no latgaliešu tradīcijas, kur tomēr pārsvarā ir krucifiksi un kapelas ir ārkārtīgi reta parādība. Turpretī suitu zemē kapelas ir ārkārtīgi bieža un krāšņa tradīcija. Un viens no iemesliem šai tradīcijai ir dievdirbja amats. Latviskoti no lietuviešu valodas tas būtu dievdaris, tas, kurš veido šos koka dieviņus, tā teikt, kurš pirmo reizi jau vēstures avotos ir minēts 18. gadsimtā. Taču jāatceras, ka Žemaitija bija Lietuvas un Eiropas apvidus, kurš, kā saka, ir kristianizēts visvēlāk. 1410. gadā pēc Žalgiras kaujas Žemaitija pieņem katoļu ticību, un tā kā kristietība šeit nosapinājusies tik vēlu, žemaišu tautas kristīgajā tradīcijā ir jūtama ļoti spēcīga šī pirmkristīgā ietekme, kur katrs svētais, kurš ievietots ainavā, izpilda atsevišķas funkcijas, kā piemēram var minēt aizstāja pret ugunsgrēkiem svēto Florijānu, ko liek pilsētas centros, un atkal svēto Agati, kura liek ārpus pilsētas, lai ugunsgrēku gadījumā viņa to uguni izlumtu laukā no pilsētas. Un arī suitu ainavu ir veidojuši šādas kapelas. Varam redzēt vienu kapelu, kur atradās sētā, kas tiek atkal vasaras mēnešos rotāta ar ziediem. Vēl kāda kapela ar vienu skulptūru, kur atradās pie sētas ceļa malā, ko Jānis Udmalis 38. gadā ir uzņēmis. Varam redzēt atkal kādu Jana Nepomuka kapelu, kur atradās ceļa malā, un šeit atkal bija aizbilnis pret noslīkšanu. Tāpēc viņš pie tiltiem tika uzlikts. Kā arī visbiežāk šīs kapelas tomēr sastopamas kapsētās tieši šīs suitu gadījumā. Tāpēc arī viena kapela no Rudumu kapsētas, kas atrodas starp Alsungu un Jūrkalni. Un nepilnas 10 kapelas ir, par kurām ir skaidras liecības, ka viņas ir pastāvējušas un joprojām pastāv, taču, protams, šī geogrāfija senāk ir bijusi vēl plašāka. Mūsu kapela, kas atrodas Brīvdabas muzejā, nāk no Alsungas baznīcas dārza, un šajā 1925. gada 101 gadu vecajā bildē viņu var arī redzēt baznīcas dārzā, vietā, kur senāk atradās līdz 19. gadsimta 80. gadiem Alsungas kapi. Tātad šī ir zināmā veidā arī
kapu kapela, kaut arī šie kapi jau sen ir pazuduši. Un šeit arī viens tūplāns, kurā mēs varam redzēt Svētā Jāzepa skulptūru. Un kopā šajā kapelā bija 4 skulptūras. Centrālā skulptūra Pieta, jaunava Marija, ar pēc krustā sišanas noņemtām Jēzus miesām rokā, sērojot. Ir Jēzus Nācerietis, ļoti populārs tips Lietuvā, atspoguļo Kristu pēc sagūstīšanas Ģetezemenes dārzā. Nu jau zudusi skulptūra ir ar Svēto Jāzepu un Kristus bērnu rokā, bet ārkārtīgi interesanta ir Svētā Antonija skulptūra, kaut vai tikai tāpēc, ka Suitu zemē līdz šim ir reģistrētas tikai 2 Svētā Antonija skulptūras, un tieši dēļ šīm transformācijām, ko Antonijs ir piedzīvojis. Bet pievērsīsim konkrētāk, kas ir šis Svētais Antonijs, kurš ir dzīvojis savu darbību veids 13. gadsimtā. Dzimis Lisabonā, laikā, kad Ibērijas pussalas dienvidu daļu pārvaldīja Mauri. Jau agrā vecumā, 15 gados, viņš ir iestājies klosterī un vēlējies doties sludināt kristīgo ticību uz Āfriku. Tas gan nav bijis visai veiksmīgi, un beigās viņš nokļuvis Itālijā, Itālijas ziemeļos, kura augstajos viduslaikos piedzīvoja ļoti spēcīgu pilsētu attīstību, un Ziemeļitālijas pilsētās šajā laikā bija parādījies kāds jauns monastiskais virziens, proti franciskāņi, mūki, ubagotāji, protestējot pret to, ka klosteri bija pārvērtušies par vietu, kurā akumulē bagātības, kurā ir nežēlīga uzdzīvošana un izlaidība. Viņiem nepiederēja franciskāņiem nekas, izņemot savu brūno habitu, kādā mēs redzam arī Antoniju attēlotu brūnu, nevis tāpēc, ka tas būtu krāsots brūns, bet tā ir nonēsāta apģērba krāsa. Ja Itālijā tolaik jau cilvēki valkāja jostas, tad franciskāņu mūki bija tērpti cingulā, proti virvē, kas ir apsieta ap vidukli, ar iesietiem 3 mezgliem, simbolizējot nabadzību, šķīstību un paklausību, 3 zvērus, ko franciskāņi deva. Un ja parasti Ziemeļitālijā pie jostas bija piesprināts maks, kas ir šajā kapitaliskajā sabiedrībā, tad Antonijs nesāja kā jebkurš franciskāņs rožu kroni, reprezentējot šo dievbijību. Un ir daudz brīnumi, kas saistās Svēto Antoniju, tāpēc viņš arī ir kļūst par vienu no populārākajiem mūsu apkaimes svētajiem. Kā piemēram, reiz sludinot pilsētā, viņš manīja, ka ļaudis neklausās, neuzsver to, ko viņš stāsta. Viņš nolēma doties ārpus pilsētas pie ezera un sludināt zivīm. Un zivis līda laukā no ezera, galvām klausījās, ka Antonijs stāstīja. Un Antonijs teica, redziet, kā cilvēki nespēja saklausīt to, ko zivis spēja saklausīt. Un tādēļ arī viņš tika pieminēts kā liels brīnumdaris. Dziedinātājs pret slimībām, pārsvarā tas bija Roks un Antonijs, kurš tika piesaukts, bet Roka mums Elsungā nav. Īpaši pret drudzi, pret mēri. Viņš tika piesaukts arī pret zagļiem, un ja vēlējās kaut ko nozagt, to atkal atrast no dažādām nelaimēm, aklajiem, kurlajiem, spitālajiem Džimēsbilnis. Un viena no populārākajām leģendām par Antoniju ir, kā vienreiz esot dziļā lūkšanā, kāds cilvēks blakus telpā, dišciltīgais, redz, ka no šīs telpas nāk liela gaisma. Viņš gāja skatīties, kas te notiek, redzēja, ka Antonija rokās ir Kristus bērns. Un kopš tā laika šis ir viens no populārākajiem Antonija atribūtiem. Kristus bērns, otrā rokā lilija, šķīstības simbols, un te redzam arī padusē ieliktu grāmatu. Dieva vārdu rakstus, uz kā arī šī dievbijība balstījās. Un tādēļ, ka viņš ir attēlots ar bērnu, viņš ir laiku kļuvis arī par bērnu aizbildnis sievām, kas vēlas ieņemt bērnu, aizbildni vieglām dzemdībām,
Tāpat arī jebkurai sievietei, jaunavai vai precētai sievai. Otrs Svētā Antonija izplatīts attēlošanas variants, kā mēs reizam labajā pusē attēlo Telšu katedrāli Žemaitijā, kreisajā pusē kādu tautas veidot skulptūru, ir brīnums ar vissvētāko sakramentu. Proti, citi avoti stāsts, citas leģendas stāsts notika Tulūzā, Francijā, citas, ka tā ir Ziemeļitālijā. Tolaik bija izplatīta kateru herēze, no kurienes latviešu valodā cēloties vārds ķeceris. Un katari, noliedza Kristus klātbūtni svētākajā vakarēdienā. Luterāņi sauc par svēto vakarēdienu, katoļi par svētāko sakramentu parasti. Tātad svētākajā sakramentā. Un Antonijs saka vienam no šādiem dišcildīgiem kateram: ko tu vēlies, lai es tādu pasaku, kas tevi pārliecina? Un katrs saka: ja mans ēzelis pēc 3 dienām tirgus laukumā klanās vakarēdiena priekšā, tad es ticēšu, ka tās ir Kristus miesas. Antonijs saka: aiziet. 3 dienas šis dišcildīgais badina savu ēzeli, 3 dienas vēlāk ved uz tirgus laukuma, noliek blakus auzu, groza auzu sētuvi, bet ēzelis tā vietā, lai iet pie auzām, tik tiešām iet pie visvētākā sakramenta un ar priekšējām kājām nometas sakramenta priekšā. Un visi klātesošie kļuva ticīgi tam, ka visvētākajā sakramentā tik tiešām Kristus ir klātesošs. Un tātad, tas mums liek uzdot jautājumu par mūsu pašu visvēto Antoniju. Varu jums viņu parādīt. Augustīna Potocka darinājums no Alsungas kapelas. Mēs gan redzam, ka laika gaitā viņš ir deformēts. Jautājums ir, kas tad oriģināli ir bijis Antonija rokās? Vai tas ir bijis Kristus bērns, vai varbūt monstrance, vai ir bijuši vēl kādi pavadošie elementi? Šāds jautājums bija arī padomju okupācijas laikā. Jo pēc Otrā pasaules kara bija visai liels sajukums. 73. gadā mēs redzam, ka Antonijs jau ir pazaudējis visus savus atribūtus. Un 83. gadā tika veidota skulptūras kopija. Oriģināls tā tika novietots krājumā. Kopija tika izvietota ekspozīcijā. Un kopijas izveidotāji pieņēma lēmumu ielikt Antonija rokās grāmatu, kas arī, kā mēs redzējām, ir viens no Antonija atribūtiem. Taču šajai variācijai par Antoniju ir kāda problēma. Proti atvērta grāmata, kur Antonijs ir ielicis klāt pirkstu pie teksta. Mēs neredzam nevienā gadījumā, ka tas būtu kādā veidā atainots lietuviešu tautas skulptūrā vai jebkur citur katoliskajā mākslā. Bet šai ikonogrāfiskajai veidojumam ir kāda cita izcelsme. Ja mēs uzkāptu augšā kalnā Usmas baznīcā, mēs redzētu, ka uz kanceles gandrīz vai katram apustulim rokās ir grāmata, un arī, kā mēs šeit redzam, ielikts pirksts iekšā grāmatā. No kurienes tas ceļas? Kurš no mums pazīst šo vīru? Tas ir Mārtiņš Luters, kurš paņēmis rokā svētos rakstus un aizraucīgi dedzinātīgi sludina: pestīšana nav iegūstama caur darbiem, bet tikai caur ticību. Un šādā veidā, ieliekot Antonija rokās grāmatu atvērtā veidā, mēs viņu esam bez iepriekšējā apdoma pārkristījuši par luterāni, ja tā var teikt. Un jautājums ir, kā lai mēs dabojam Antoniju atpakaļ par katoli, atpakaļ par suitu. Un laimīgā kārtā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā fotonegatīvu kolekcijā ir saglabājusies šāda bilde no 1928. gada,
kur mēs redzam, ka Svētā Antonija rokās tomēr ir bijusi monstrance. Un ka Svētais Antonijs ir atainojis šo brīdumu ar visvētāko sakramentu un ēzeli, kas krīt viņa priekšā. Blakus ir bijis tāda šis dišciltīgais, kurš ir pārliecināts ar brīnumu, kalps, kurš ir nometies ceļos priekšā, un ēzelis, kurš ir nometies ceļos, kā arī monstrance. Un šeit mēs tātad redzam arī kopiju no šāda dišciltīgā, kurš glabājas Liepājas muzejā. Kādam arī viņam būtu jāizskatās. Un, ja mēs paskatāmies šīs pašas vēsturiskās bildes no mūsu Brīvības muzeja ekspozīcijas, mēs redzam arī, ka vēl 1947. gadā šis kalps, kas ir nometies ceļos, tik tiešām atradās, bet nu jau svešā vietā pie Marijas. Vēl 1903. gadā Antonijam ir bijusi sētuve, kur ir nolikta zem viņa kājām, bet mūsdienās, protams, visi šie elementi ir pazuduši. Un, ja būtu nepieciešama restaurācija, mēs arī varam izmantot analogus. Mums ir saglabājušies vēl 2 citi Potocka dišciltīgie, viens no Liepājas muzeja, otrs Lietuvas Nacionālā muzeja krājuma. Ir pieejami gan daudz ēzeļi un kalpapuiši. Un, restaurējot, kādam būtu jāizskatās krāsās, mēs iegūstam aptuveni šādu attēlu ar brūnu tuniku, krāstainiem itāļu apģērbiem un zelta monstrants ir svēto kā vakarēdienu. Un tie jau mēs redzam to atšķirību, kāda ir parādījusies, izmantojot dažādas tēla interpretācijas, ka principā mēs esam, vulgarizējot, nomainījuši konfesiju Antonijam, bet padarījuši Antoniju no tāda dedzīga ticības sludinātāja, kurš izmanto visus pieejamos līdzekļus, kurš dara brīnumus, kurš iziet ārpus rāmjiem, kādu uzliek sprediķošanu, par vienkāršu teologu, kurš ir tā pasīvi ielicis roku grāmatā, vēro apkārt notikušo. Mēs viņu esam padarījuši no cīnītāja, no uz vērotāju. Mēs sakramentu vietā esam ielikuši vārdu, kas mazina visu šo skapeles krāšņumu, bet, zinot šo, kāda Antonijs izskaties sagnātnē, mēs varam arī iztēloties to iekšējo pasauli, kāds ir bijusi tā laika alsundzniekam, dzīvojot, vērojot šo skulptūru baznīcas dārzā. Kā mēs zinām, ka viena no lielākajiem suitu svētkiem Alsungas baznīcā ir Svētākā sakramenta svētki, kas šogad būs 4. jūnijā. Vērojot šo oriģinālo skulptūru, mēs ieraugam kaut ko jaunu par to, kā tad šie cilvēki 19. 20. gadsimta mijā raudzījās uz pasauli. Un pateicos referāta izstrādē Etniskās kultūras centrums Suiti, Latvijas Nacionālajiem vēstures muzejam, Liepājas muzejam, bez kuras sadarbības šī prezentācija nebūtu iespējama. Un, ja jūs vēlaties aplūkot šo kapelu dabā, nepieciešams tikai iet augšā pa kalnu un aiz Uzmas baznīcas nogriezties pa kreisi. Paldies par uzmanību! Paldies, Miķeli, par brīnišķīgo prezentāciju. Mēs esam nolēmuši nedaudz pamainīt reglamentu, un mēs ņemsim dažus jautājumus no zāles tieši tagad. Vienkārši kamēr temats ir karsts, autors arī ir klāt un karsts, tātad lūdzu. Otrajā slaidā, tur, kur bija gan kapela, gan krusts un dziedājumi,
bija vērojama tāda savdabīga kristīgās un tradicionālās kultūras kontaminācija, proti virs klasiska tradicionāla krusta ir krāšņas, ģeometrisks latvisks ornaments, un otrā pusē savukārt krusts ir šādi interpretēts. Savukārt vēsturiskajās fotogrāfijās tur tomēr ir klasisks krusts, varbūt ar dažām detaļām un nelielām variācijām. Jātājums, vai tā ir tāda mūsdienām tikai raksturīga tradīcija? Paldies! Jā. Mēs varam paskatīties arī vēsturiskās bildes no Valsungas, kur tie krusti tomēr arī bijuši gan krāšņi, labi šeis pa kreisi, tur apakšā ir pusmēnes forma. Pie pienkuļa mājām mēs arī redzam sarežģīts ģeometrisks ornaments, kas, diemžēl, maznaičurspējā nav redzami. Rudumu kapsēt arī mums ir krustu krusts ar sirsniņām galā. Mums ir saules stari, kas nāk laukā no krusta. Šie patiesībā tie piemēri arī senatnē ir vēl krāšņāki. Tā ka šo sarežģīto metāla krustu kalšanas forma, kas ir raksturīga arī Lietuvā, kas ir raksturīga arī Latgalē, un ja mēs paraudzīsimies uz mūsu Bornes un Eleonorvils baznīcu krustiem, mēs arī varam redzēt ļoti līdzīgus elementus. Tā ka mēs redzam šo kristietības inkulturāciju, kāda notikusi tāda vietējā kultūra vidē arī šajos krustos. Ceru atbildēju. Paldies, Miķeli. Varbūt vēl kāds jautājums lektoram? Ja nē, tad paldies, Miķeli.